parunāšu visam vēlāk, kas nākamā gadā notiek, ja? 25. gadā, ka lielā mērā tā ārējās planētas darbība saistīta tieši ar zīmi un ar jomu, ja? Jo tas ļoti maz attiecās uz kādu konkrētu personību, ja? Tas viss ir, kā saka, tas transpersonālais, ja? Tā kolektīvais plāns, ja mēs tā varam teikt, un vēl plašāk, ja? Globālāka ietekme, ja? Arī globālāka, jā. Tāds, kas nav, tas nav mūsu ietekmes sfērā vai jomā kaut kādā, ja? Ja vienīgi gadījumā mūsu kartē Urāns nav kaut kādā ļoti zīmīgā vietā, kā piemēram uz ascendentu vai uz MC, ja? Un tad, protams, tad jau tam cilvēkam, kam tas ir kartē, viņam ir jau tas kaut kāds no kosmosa dota ziņa, tev būs jāpiedalās lielajos procesos. Ja? Tu nevarēsi dzīvot savu mazo dzīvību, kā saka. Plutons, Urāns, ja? Tas ir patiesībā paudžu tāds savienojums, ja, un cikls, ja? Jo tie ārējās planētas, kad savienojas savā starpā, tad mainās kaut kādas sistēmas. Tas neietekmē vienu cilvēku, tas ietekmē sabiedrību. Jā, tas visus ietekmē. Ja? Tad savienojas tas ir tā pašā zīmē. Jā, tādā pašā zīmē tas notiek, ka viņi abi kopā ir savienojas vienā grādā, piemēram. Ja? Un tas ienes, teiksim, tādā kolektīvajā apziņā kaut kādas pārmaiņas. Ja? Un šajā gadījumā tas bija Jaunavā, ja? Jaunavas zīmē. Un patiesībā no tā 68. gada mēs varam teikt, ka tās visas lietas, kas saistītas ar ekoloģiju, ar tīru pārtiku, ūdeni tīru, ar vispār to dabu kā tādu, ja? Viņas ir bijušas, kā saka, viens no topikiem galvenajiem. Ja? Caur to Jaunavas zīmi, tā ir Jaunava. Tāpat arī amatniecība tajā brīdī bija ļoti. Jā, rokdarbi amatniecība bija ļoti visi meistari, amata meistari. Kad sāka pievērst, kad sāka novērtēt roku darbu, jā, bet tas jau, protams, visu laiku ir, jā. Bet tas bija kaut kāds pagrieziens, ja pēc tā, ka bija tikai tā mehānika, tehnoloģijas, un tad kaut kā, jā, atgriezāmies par tādām dabiskām lietām. Plutons saistās ar ļoti spēcīgām, ļoti izteikti spēcīgām emocijām. Viss, kas saistīts, teiksim, ar tādu kā greizsirdība, naids, jā. Tiešām tāds, kas iznīcina naids, tas ir caur Plutonu, jā. Tā nāve krīze, jā, tā pārtapšana caur šo te nāvi, jā, caur tā transformācija, tas mums tas iemīļotais vārds, jā. Čūska, skorpions, ja, tātad skorpiona zīme. Plutons tad ir arī karš, tad ir jautājums, jo šobrīd, piemēram, tādā starptautiskā līmenī. Ja tagad viņš mainās, tad jūs noteikti 23. vai 24. vai teorētiski kaut kas varētu tieši tā arī mainīties karam. Par nākamo gadu arī runā, ka nākamais gads ir ļoti izšķirīgs, ja. Tātad lielās planētas visas ir uz robežas, ja, tuvojas robežai, vai tikko būs pārkāpušas robežu, ziņas robežu. Un tas lielā mērā maina daudz ko. Mēs nevaram pateikt. Tas, kas bija Plutons staigāja pāri mežāža Urāna robežai, ja, tos praktiski gandrīz 2 gadus, ja, tas jau grāva tās robežas mūsu pasaulē, mūsu izpratnē, ja? Un tas mainīja dažādas struktūras, ja? Dažādas institūcijas arī, ja? Jo mežās ir institūcijas dažādas. Piemēram, pēdējais tagad Jupitera Saturna savienojums bija 1. grādā Ūdensvīrā, 20. gada 21. decembrī. Ja? Un tātad šie cikli ir iegājuši gaisa zīmēs, gaisa tam elementā. Ja? Tas nozīmē, ka mēs patiesībā turpmākos 200 gadus un pat vairāk, ja, mēs būsim tā sociālie procesi būs zem gaisa zīmes. Līdz šim bija zeme, ja, zemes elements. Un tas arī bija tas, kas pārveidoja mūsu pasauli reāli.
taustām pasauli izņēmusies.